Man patīk to izvēle ar powerbankiem, tāpēc, tie powerbanki ļoti lēti un zinu, kas tas ir tagad? Sveika tauta, esam Bulcāns! Un esiet sveicināti mūsu kanālā, kur šajā video nosiksim ļoti interesantu tēmu, it īpaši starp čaļiem. Artlist.io Mūsu skolā Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijā daudzi brauc ar savām mašīnām, rolleriem vai pat močiem. Taču šajā video mēs uzzināsim, kurš no Spīdoles skolēniem vislabāk zina par braucamo kultūru un ikdienu. Mopēda auto vai pat lielie auto ir diezgan labs veids, kā tikt uz skolu. Pats vai ar draugiem. Nemaz nerunāsim par rolleriem un motocikliem. Mums vienmēr var dzirdēt, kā piebrauc pie skolas. Pats esmu aizrāvies ar savu motorolleru un katru rītu izbaudu braucienu uz skolu. Nemaz nerunāju par draugu vizināšanu. Mūsdienās arī bieži sastopam elektroauto ar savām priekšrocībām pāri iekšdedzes dzinējiem, jeb parastajām mašīnām, kas arī, diemžēl, nāk ar savām trūcībām. Taču braukt uz skolu vai uzlādēties nav vienīgais iemesls, kāpēc sēsties pie stūres mašīnā vai čakarēties garāžā. Pat tad, kad nav nekas nolūzis vai aizgājis ciet, vienmēr ir ērti un forši, kad aizved vecāki tur, kur tev vajag. Bet ir jāzina, ko darīt kādā trakā vai neērtā situācijā, ārkārtas situācijā, piemēram, jānomazgā mašīna, izpalīdzēt draugumai uzpildīties ar tām astronomiskajām cenām, par ko eksperti saka, ka valdība tomēr cenšas novaldīt šo straujo pieaugumu, lai nebūtu kārtējā ekonomiskā krīze. Manuprāt, ir diezgan traki. Bet es tiešām gribētu uzzināt, ko citu domā par visādām ķibelēm, biežām situācijām uz ceļiem un pat šo. Jā, to nu gan nevar palaist garām. Lai vai kā, Kristaram taisnība gribētos uzzināt, ko mūsējie spīdolieši domā par autoindustrijas panākumiem ar elektroauto popularizēšanu un visām pārējām ķibelēm. Pirmais jautājums. Runājot par mūsdienu degvielas cenām, cik bieži tu domā, ka varbūt tomēr būtu jāiet kājā? Manuprāt, ar mūsdienas degvielas krīzi būtu jāievēro tā nauda, ko tērē uz benzīnu, un būtu jāatrod tie alternatīvi, kā ar riteņbraukšanu, vai ar kājām iešanu, vai arī sabiedriskais transports, lai ietaupītu šo degvielu. Es domāju par tie cenām, ļoti dārgi. Es domāju, ka 3 gadus atpakaļ bija, lētāk, bet tagad, kad brauc, tur redz savas cenas un gribās ar kājām tā baigi. Negribās tik daudz naudu izmantot par degvielu. Es noteikti izvēlētos iet ar kājām, tāpēc, manuprāt, degvielas cenas ir ļoti dārgas, un tas ir ļoti dārgi piepildīt mašīnu ar degvielu. Degvielas cenas, jāripo pašam teikšu, kā ir. Otrais jautājums. Kas ir visstulbākā ķibele, kas tev vai taviem vecākiem notikusi ar mašīnu vai citu braucamo? Ļoti vispār smieklīgs gadījums. Pavisam nesen, tāpat ziemā, mamma tika pilnībā sabiedēta, jo viņa brauc ziemā pie McDonalda un pēkšņi viņa strauji bremzēja, ņemot vērā, ka uz ceļa bija sniegs. Viņam vienkārši pakaļā iestrēja viens. Un beigās nebija tik traki, nekas tik traks nenotika. Bet tas vienkārši vajag pievērst uzmanību pie tā, ko dara ziemas laikā, braucot ar mašīnu. Mēs tā braucam mierīgi un mums riepa vispār nokrit. Un tā, kreisā riepa nokrit un viss. Nevarējām vairs braukt un vajadzēja pasaukt kādu, lai iemetu. Priekšējā vai aizmugurējā riepa? Aizmugurējā. Man visstulbākā ķibele ar maniem vecākiem bijusi, kamēr braucam mājā no Rīgām pa nakti. Uz ceļa bija uzskrējusi meža cūka un to notriecēja. Tas mēram viss. Vairāk nekas nenotika, nebija nekāda avārija, vienkārši notriecēja? Vienkārši notriecēja un tad
Nu, bija mašīnai dažas problēmas, bet pēc tam to salabojām. Nu, mēs piestājām pie Rīgas plazas, tur pagaidījām čut, un tad pārsprāgs dzēsēšanas truba. Trešais jautājums. Elektroauto. Autoindustrijas nākotne vai powerbank uz riteņiem? Ja mēs aplūkojam elektroauto un to visu nīšu, ja mēs to salīdzinām gan ar dīzeļauto, benzīna auto, tad jā, ir iemesls, kāpēc cilvēki sāka pāratbildīgi izvēlēties šos elektroauto benzīna vietā, jo tiešām tie ir ļoti ekoloģiski. Es domāju, labāk būtu normāla mašīna. Tāpēc viņi jau tik ilgi te bija, es nedomāju, varētu replaceot normālu mašīnu. Elektroauto no sērijas, kā kuram ļoti atkarīgs, vai tu dzīvo pilsētā vai laukos, vai tu ceļo garas distances vai īsas. Tā kā, ļoti no cilvēka atkarīgs dzīves stila. 4. jautājums. Kas ir stilīgākais auto, ko es redzējis Jelgavā? Un vai tā būtu tavas sapņu mašīna? Kāpēc? Kaut kad vasarā esmu redzējis kādu BMW M4 Competition vai kaut ko tādu, bet es neteiktu, ka Jelgava mums īpaši izceļās ar šiem auto. Un es teiktu aizbraukt uz Rīgu, aizbraukt, kur vēl Liepājā dzīvo daži šie cilvēki, kuri var atļauties šīs dārgās mašīnas. Bet jā, es neteiktu, ka īpaši kāda mašīna, kas mums te ir Jelgavā, ļoti izceltos ar to, ka tā būtu varbūt man sapņa auto vai kaut kas tāds. Kaut kāds 2 gadus atpakaļ es redzēju Lamborghini, bet es nedomāju, tas būtu man pirmais mašīna, tāpēc, viņi ir dārgi un, jā. Bet sapņu auto tu var tādu braukt nākotnē? Jā, točno. Iespaidīgākā mašīna, kuras es redzējis Jelgavā, ir sarkans Ferrari. Un tā ir viena no manām mīļākajām firmām, un es noteikti vēlētos nākotnē tādu braukt. Principā, nezinu, man liekas Mustang vai Dodge Challenger, tas tā kā, principā, labākais, kas ir redzēts. Ir redzēti arī Porsche un Lamborghini. Un vai tā būtu tavs sapņu mašīna? Nē. 5. jautājums. Tagad bieži sastopam ceļa remontdarbi. Vai domā, ka tie izglābs Latvijai raksturīgos ceļus? Latvijai ir svarīgāk kaut kādas prioritātes. Es uzskatu, ka cilvēki, kas saimē, viņiem ir svarīgāk tagad Real Baltica, ir svarīgākas kaut kādi citi šie projekti. Kaut vai, vienmēr ir bijuši šī problēma ar ceļiem, pagalmās, ar bedrēm, ar visiem šiem šķēršļiem, kas ietekmē šo braukšanu priekš mums iedzīvotājiem visiem. Bet vai to varēs visus salabot? Ne tuvākajā laikā. Noteikti tuvākajā laikā. Manuprāt, es nedomāju, ka izglābs Latvijas ceļus. Daži ir normāli, bet kad tu vairāk ej pa mežu, viņi sāk, tos nevarētu izlabot. Es domāju, ka es ceru, ka visu laiku labo ceļus, ka tas arī īstenībā viss salabos un nebūs vairs jābraukā pa Latviju, pa bedrēm. Un ka tad, kad salabos, ka nebūs vairs jālabo un nebūs gari sastrēgumi. Ceļa posmi no sērijas, manuprāt, ar to labošanu ir tā, ka no sērijas salabo vienu daļu, tad, kamēr labo otru daļu, tā pirmā daļa atkal neizjūg, bet, sabojājas. Un tad, tā ir jēga, bet tajā pašā laikā, čakars. Bonus segments! Uzzināsim, kurš labāk no manis un Kristera atpazīst mašīnu markas. Tam taču nevajadzētu būt tik grūti, vai ne? Es tev noteikti uzvarēšu. Tu knāp atceries, kā Chevrolet logo izstās. Ok. Tātad, Fords. Nissan, jā. Honda. Hyundai. Bems. Nē, otrādāk. Nē. Ok. Mercedes.
Bentleys. Tu jau pabeidzi? Nē, es vēl pildu, vecīt. Kā tu? Kurš? Lā, vecīt, prom, nemam pildīt. Skanie? Sāva, ok. Nā, vispār. Kāda maska? Mini? Koningsegs. Lando Norris! Opelis. Škoda! Nu ko? Laiks saka pat Kristapu. Tā. Aiziet. Tas ir Toyota. Ford. Tur reāli F burci priekšā. Volvo. Ļoti droši. Pats. Nissan. Jā? Nissan? Ok. Honda. Hyundai. Latviešu mašīna. Nu kas ir, nu? Luks. Ok. Nē, pirmais bija šitas. Ok. Jā. Es zināju, ka Kristaps to nezinātu. Akura Amerikā populārs. Manai māsīcei no Amerikas tāds ir. Tesla. Audi. Mitsubishi. Jaguars. O, Subaru. Tas tāds. Jā, Mazda. Bentley. Kā bija jāraksta? Tas nav Bentley? Ok. Jā, Koenigsegg. McLaren, jā. Tādas mašīnas. Nu, laiks. 3,7. Es ceru, ka man ir vairāk nekā Kristapam. Redzēsim. Nu, kā tev gāja? Es dabūju 3,7. Cik tu? 3,7. 37. Vai es dabūju 3,6? Nu, vieni. Jā. Tu zaudēji, to zini, jā? Jā, kā? Es zināju, ka esmu labāks par tevi. Tas tāds idiots. Tas šajā video arī viss. Cerams, ka izbaudīja mūsu nelielu diskusiju ar mūsu skolas biedriem. Priecājamies, ka pievienojies un kopā ar mums izpētīs spīdoliešu viedokļus par braucamo situācijām. Nākamajā video uzzināsim ko daudz nopietnāku. Gan starp džekiem, gan starp meitenēm. Piesako mūsu kanālam, lai nepalaistu garām mūsu nākamā video. Un paldies par skatīšanos. Izcelsim to mīlu jaunu wonderful brawl. Pabeigsim to dzīves skolas teigas un rām. Penetrēsim visu šķēršus, barjeras un brīkus. Galu punktā nonāksim kabinot brīkas. Skrien rapa spēles, maratonā spēlēt.